Nav neviena, ne otra. Tur paralēli ir kāda 18, 19 sadarināto pāri, un viņam arī iesākušies kursi. Es arī priecājos, ka jūs šovakar, ja liela daļa bijāt arī uz šo vakara pasākumu, uz grāmatas prezentāciju. Protams, paldies par darbu pie draudzes, ka jūs tik operatīvi, atraktīvi, tik, tā var teikt, efektīvi veicat šos darbus, un arī draudze, kas tā no malas mazliet noskatījās, arī ļoti aizkustināta, uzrunāta un vairāk nāca. Un sacīja, būtu labi, ja viņi tiešām kļūtu par mūsu draudzes locekļiem. Tā kā esat labi strādājuši, labi uzvedušies. Paldies jums. Paldies no sirds. Paldies. Šodien mums ir mazliet svētku diena, ne tikai mazliet, bet es domāju pilnā mērā. Es nezinu, vai to jūs sajūtāt ēdienā, to, ko jūs sēdat, bet ir liela svētki, un ar šo svētku dienu mēs pat izējām ārā no gaveļa laika noskaņas, jo Jāzeps, kā jūs zinat, iespējams, ka jūs jau runājat, ir tiešām liels svētais, liels aizbildnis, Avilas Terēze, tad mistiķi sacīja visu, ko es lūdzu, Jāzepam viņš patiešām to arī izkārto. Kaut ko dzirdēju vienā klosterī, Jāzeps nepalīdz, jo parasti tādas materiālas lietas saistās ar Jāzepu, tad paņem viņa figūru, aizgriež un ieliek kaktā, līdz kamēr viņš palīdz. Kad es biju Gulbenē klosterī, tur ir karmelītu māsas, tad es tā arī biju pārsteigts par Jāzepu. Tur klosterim vajadzēja jaunu mašīnu, bet vispār vajadzēja mašīnu klosteru māsām. Un es aizbraucu pie viņām, un es skatos, Jāzeps stāv un apkārt norītē mašīnu. Māsa, ka stāvēs tik ilgi, kamēr mums būs. Tā ļoti konkrēta ticība, ja? Citreiz arī tā mēs dzīvojam un arī nespējam palūgt un arī nepalūdzam, ja? Bet šodien ir tāda tēma, kuru es negribētu ļoti gari izstiept. Un varbūt, lai īsi šo tēmu rezumēt, jums atrodas 45. lapas pusē, es izstāstīšu kādu tūkstneša stāstu. Bija tāds svēts cilvēks, saucā Abba vienturnieks. Vārds Abba, tātad kādā valodā, es domāju, ka tas ir, kādā valodā? Aramiešu valodā, jā, Abba, nozīmē tēvs. Bieži vien no tā klosteros latīņu valodā arī saka abats. Un šis Abba vienturnieks aizgāja tūkstnesī, lai dzīvotu ar Dievu, lai satiktu Dievu. Viņš dzīvoja ļoti dievbīgu dzīvi, bet, protams, tas krita cilvēkiem uz nerviem un pārējie nāca viņu traucēt. Viņi mētāja akmeņus, viņi dažādos veidos traucēja viņa mieru. Un visādos veidos viņi gribēja izvilkt no tā tūkstneša. Viņi uzskatīja, ka viņš pārspīlē. Un kādreiz tāda grupa bija atnākusi, un pie viņa logiem kliedz Abba vienturnieku, vai tu zini, ka velns jau ir miris? Velns ir nomiris, kāpēc tu tur sēdi? Un tas Abba vienturnieks atver logu, viņš daudz nerunā, bet viņš saka, nabadziņi, bārenīši, mana līdzjūtība. Tad šis joks mazliet raksturo šodienas tematu, par ko mēs runāsim, kas nebūtu nemaz nav tik tāds nenopietni ņemams, kas ļoti reāls, bet tāpat laikā, pie kura es negribētu ļoti izvērsti, uzkavēties, jo ir svētki. Bet tāpat laikā, jo jūs ziniet Jāzepa litāniju, kur mēs uzskaitām Jāzepa tikumus. Šeit ir kāds Jāzeps, nav? Nav neviena Jāzeps tev vīrieši, ne? Ir, ja? Mārtiņš Jāzeps ir, ja? Jā, redz Mārtiņ. Tad Jāzeps ir, pareizi, Mārtiņš tāpēc, ka Mārtiņš ir galvenieks un Jāzeps ir viņa aizbildnis. Pareizi. Jāzeps ir dievbīgs vīrs, viņš ir tas, kas klusē, kas svētos rakstos nerunā. Viņš ir tas, kas ir aizbildnis, aizgādnieks, viņš ir Jaunos Marijas sargs, bet ir arī tāda viņa tituls, biedinājums ļauniem gariem. Ja? Tas ļoti svarīgs ir.
Ja, tad biedinājums ļauniem gariem bieži vien grūtos brīžos, pārbaudījumu brīžos, tad cilvēki arī piesauc Svēto Jāzepu. Tātad, šodienas mums tēma ir, kā tad mēs varam pretoties ļaunajam, un šīs manas pārdomas sastāvēs no tādiem 4 punktiem. Pirmkārt, mazā ievadā es pateikšu, ka tas patiešām ir nopietni. Un pirmais, tāds svarīgākais punkts būs, kāpēc tad mums būtu jātic, kā ļaunais eksistē. Svarīgs jautājums, mēs ticam Dievam, kāpēc mums pēkšņi šodien ir jārunā par ļauno. Otrkārt, es runāšu par to, kāda tad ir ļaunā taktika, tehnika, kā ļaunais uzvedās. Trešajā tādā punktā, un tas ir jums grāmatiņās, es atstāstu, kas jums ir rakstīts. Trešajā punktā es runāšu par to, kāda ir mūsu situācija, kurā mēs atrodamies šeit. Ne tikai konkrēti šī telpā, bet vispār mūsu dzīvē, kā ticība palīdz. Un visbeidzot, kā tad mēs varam uzvarēt, kā tad mēs varam cīnīties ar ļauno. Es tiešām mēģināšu, cik tagad ir pulkstenis? Jau 9. Mēģināsim tā, kad 9:20 es beigšu, ja? 25 jūs jau rādiet šitā, labi? Es mēģināšu ātri. Jo tas nav pārāk sarežģīts temats, un kā es vēlreiz saku, nevajag pārāk uz tā saslingt. Es nezinu, jūs esat bijuši Majūros ir katoļu baznīca. Agrāk tā bija cara laika uzcelta ģimnāzija, ko katoļu draudze pārveidoja un uzcēla tādu, pārveidoja skaistu dievnamu. Un tur ir vairākas svētbildes, un viena svētbilde ir eņģelim Mihēlam, jo viņš ir šīs draudzes aizbildnis. Un tad prāvests pasūtīja eņģelim Mihēlam gleznu, un parasti tātad šo eņģeli attēlo cīņā ar sātanu, cīņā ar ļauno garu, cīņā ar dragonu. Viss būtu labi, tā glezna bija skaista, bet viņš tik izteiksmīgi uzzīmē šo dragonu, šo ļauno garu, kad viņš bija izteiksmīgāks kā pats Mihēls, jā, nācās viņu nomainīt. Tiešām es tā stāstu, tad baznīca atgādina, ka mums nav jādzīvo bažās, bailēs, neziņā, drebot par ļauno garu, jo tā vietā, lai visur kliegtu un redzētu ļaunais gars, mums ir jāsauc Dievs, Dieva mīlestība, svētie, kuri daudz lielākā mērā ir ap mums, jo viņi šo cīņu jau ir izcīnījuši, viņi jau šo cīņu ir uzvarējuši, un ļaunums jau ir zaudējis, tā var teikt, savu spēku, tikai šeit uz zemes viņam vēl ir dotas dažas iespējas un ļoti limitēts laiks. Tātad, ievadā es gribu jūs pārliecināt, ka ļaunais gars, sātans, grieķu valodā, viņi sauc par diabolos, tulkojumā nozīmē šķēlējs, tas, kas apsūdz, sašķeļ, tas, kas, ko viņš vēl dara, kas īstenībā rada nemieru, neziņu, kas ieved neskaidrībā, tad ebreju valodā, aramiešu valodā tiek saukts par sātanu. Viņam ir daudz citi vārdi. Folklorā mēs bieži vien runājam par velnu. Baznīcā mēs runājam par ļauno garu, par kritušo eņģeli. Es varbūt tagad neiedziļināšos, no kurienes viņš nāk, bet tik atgādināšu, ka viņš nav vienkārši enerģija, viņš ir persona. Viņš ir reāls spēks, kas arī, tāpat kā mēs, tic Dievam, bet kas ir ar savu izvēli vērsies pret Dievu. To, ko es saku, mēs mazliet varam iepazīt no atklāsmes grāmatām, no vecās derības grāmatām, un baznīca to izprot, ka tas ir kritušais eņģelis. Gaismas eņģelis, kas, ja tā var teikt, spoguļojoties savā skaistumā, vēlējās pats būt dzīvības un patiesības avots. Jāsaka, ka mūsu priekšstati par sātanu ļoti nepilnīgi, jo sātans jau neradās tad, kad cilvēki atstāja paradīzes dārzu. Tad neviens
nebija klāt, kā tas notika, bet Dieva vārds, īpaši vecā derība, mums liek par to nojaust, jo savādāk mēs nevaram atbildēt uz ļaunuma problēmu, kas pastāv. Ja mēs skatāmies uzmanīgi jaunajā derībā, tad vismaz 30 vietās Jēzus ne tikai runā, bet cīnās ar Sātanu. Sātans patiešām ir ļoti konkrēta realitāte. Viena no tādām Sātana tehnikām un taktikām ir likt ticēt, ka viņš neeksistē. Iedomāties kara vadoni ar savu armiju, kas domā, ka viņu nav. Viņi ir vislabākā situācijā, jo mēs sliktāk novērtējam ienaidnieku, jo viņš ir stiprāks. Jo mazāk mēs zinām par viņa spējām, varu un efektivitāti, jo vieglāk mēs pazaudēsim. Bet tāpat laikā arī, un šis ir tās lekcijas arī uzdevums, nevajag pārspīlēt Sātana lomu, vietu, jo viņš jau ir satriekts. Bieži vien tā latviešu pasakās lasot, mums liekas, ka Dievs ar Sātanu diskutē, melnais ar balto, labais ar slikto, patiesība ar meliem. Tā nav pareiza izpratne par ļaunumu kristīgā tādā skatījumā. Un to mēs arī mēģināsim šodien arī kopīgi saprast. Ja mums nav dziļas patiesas ticības par Dievu, mums arī ir grūti iedomāties Sātanu. Un runājot nav par to, ka mums viņš ir jāiedomās, bet ir grūti ticēt. Bet paradoksāli, ka tieši Sātans ir pirmais, kas atpazīst Jēzu, kas jūtas apdraudēts. Gavēņu laiku, ko mēs iesākām ar pelnu trešdienu, mēs iesākām ar evaņģēliju, kur redzam, kā Jēzus tūlīt pēc kristībām aiziet tuksnesī, ko viņš tur satiek? Sātanu, kas viņu kārdina, kas kārdina viņu ļoti noteiktās konkrētās jomās. Un svētie raksti saka, Sātans, kad viņš jau uzvarēts, viņu atstāja līdz laikam, lai atkal no jauna atgrieztos. Domāju, ka jūs visi esat redzējuši filmu Kristus ciešanas, Mela Gibsona filmu, tad jūs arī redziet, kā šis mākslinieks notēlo Sātanu, kā viņš to attēlo Ģedzemenes dārzā, kā čūsku, kā viņš parāda Sātanu, kas, ja tā var teikt, nemitīgi vairo ļaunumu cilvēku sirdīs. Un tāpēc, domāju, ka tāda ir tā kristīgā gudrība un arī piesardzība, kas liek mums labāk atšifrēt Sātana rokrakstu. Tad atgriežoties pie jūsu grāmatiņām, ir tāds jautājums, kāpēc mums būtu jātic, ka ir velns. Velns, kas ir viltīgs, kas ir ļauns un kas ir spēcīgs. Viņā nekas nekad nevar būt labs. Dažreiz man bērni uzdod jautājumu, vai Sātans tiks izglābts, vai viņš mainīsies, vai viņš pazudīs, vai Sātana valstība, tad, kad Dieva valstība atnāks, nebūs. Tie ir svarīgi jautājumi, kuriem mēs varam arī padomāt. Un, ja uzdodot jautājumu, kāpēc mums būtu jātic, kā velns eksistē, ka Sātans ir, viņam tiek dotas vairākas atbildes. Un pirmkārt, tas ir svēto rakstu pierādījums, kur ļoti skaidri, gan vecā, gan jaunā derībā, mēs redzam šīs valstības spēku ļaunumu. Otkārt, Sātanam, ja tā var teikt, viņa eksistencei, ir ticējuši kristieši visos laikos. Mēs paskatāmies svēto dzīvi, mēs paskatāmies arī baznīcas dzīvi, un nevajadzētu domāt, ka Sātans ir viduslaiku izdomājums. Mēs tikpat viņu labi redzam gan pie tūkstnešu tēviem, mēs viņu redzam arī tad, kad Pāvils VI redzēja baznīcā grūtības, viņš arī sacīja, ziniet, es jūtu Sātana dūmus baznīcā. Daudzi par šo frāzi, tā var teikt, smaidīja, domā, ka tas ir kaut kas tāds no pagātnes laikiem, bet baznīca modri, ja tā var teikt, modri atgādina un arī vēlas, lai šī tātad izpratne par ļauno spēku, par ļauno garu
tā var teikt, nepazust no cilvēka ar sirdīm, jo Kristus saka, esiet modri. Esiet modri, esiet nomodā, esiet kā kalpi, kas gaida, kungu atgriežamies ar gaismekļiem un esiet nomodā. Ir tāds arī stāsts un tāda garīgo tēva pārliecība. Sātans neiztiek cilvēkus, kas dzīvo grēkā. Tikai tad, ja cilvēks uzsāk ceļu pretī gaismai, tikai tad, ja viņš sāk ticēt, viņš sastopies ar Sātana kārdinājumiem, ar ļaunumu, ar Sātana spēku. Kaut kur lasīju kādu tūkstneša stāstu, ziniet, tirgus laukumā pilnīgi pietiek, kā viens svētais kādā redzējumā redz, ka ir viens Sātans, kas garlaikojās un jautā, ko tu šeit dari. Viņš saka, šeit jau nav ko darīt, viss notiek pats no sevis. Cilvēks strīdās, aprunā, krāpjās. Es nedomāju, šeit santāti ir centrāli tirgu, bet nu, tā. Tad viņš saka, kur tad jūs pulcēties, kur tad jūs esiet? Un viņam parāda, ko? Klosteri, garīgo semināru, kur tātad katram mūkam vai topošam garīdzniekam ir piekabināti vairāk sātani, kas nemitīgi viņam, ja tā var teikt, mēģina ietekmēt. Kāds svētais arī runā par kādu lietu, viņam bija tāda vīzija, viņš redz, ka tad mūkam tiek griezti mati, un ka Sātans ir noliecies, un viņš viņus skaita. Saka, ko tu dari? Un viņš saka, šis mūks dara to, ko regulēni neatļauj darīt. Viņš dara tādā laikā, kad viņš to nevar darīt. Un es uzskaitu to, ko viņš tātad dara pret regulu, pret Dieva gribu. Tāds skaists stāsts, kas liek mums padomāt, cik liela var būt šī atbildība. Visbeidzot, ja mēs tā loģiski domātu, un tas ir trešais pierādījums pēc tā,